un tā, kas tur sēdēja un lamājās un bļāva un tur uz mums. Tā jau bija tāda norma, tā kā drills, ka tu zini. Šonakt būs razjebs atkal būs kaut kāds. Vai tā pieskrien mani saķer, to draugu saķer. Draugs rītīgi sāk raudāt, pīkri zemē vārtās. Viņš jau saka, ejam skatīties. Un es tikai dzer. Tur bija spīdzināšana, man tur spīdzināties. Es zinu, ka tur zāgi. Tur jau mēs sitām tās durvis un es jau biju atceros jau tās samocīs noguris. Un tad vienkārši vienā brīdī es dzirdu tās bāmas. Šeit arī bija interesanti tas, ka tur, kur tagad ir Elvīts, tur bija tāds veikals. Mēs ar brāli arī to apzagām. Un tur bija vienkārši tādi tumši sarki. Un es tikai ik pa laikam pagriezu galvu pasies, viņš tā kā dzīvs vai nē, tik, un es mitēju un teicu, ja būtu jāizvēlās bailes vai vientulības, labāk dzīvot bailēs nekā vientulībā. Nu tā, es ceru, ka tu esi nostājies podcasts. Ja ne, tad aiziet noskaties, jo šis būs turpinājums, kas būs nenormāli unikāls. Pašlaik mēs esam pie Laurenča sākuma skolas. Kaspar, pastāsti, ar ko saistās šī skola? Šī bija pirmā internāta skola, kurā es mācījos. Tā bija 3. skola 1. klasē, kurā es gāju. No pirmdienas līdz piekdienai visas naktis mēs palikām tajā ēkā. Mums bija istabiņa, mēs tur kaut kādiem 8 vai 12 bērniem bijām istabiņā. Nu kā kurā. Šeit bija tā, ka tu piekdienās, ka tev obligāti bija jābrauc uz mājām. Cēsīs bija tā, ka mēs arī sestdienas, svētdienas palikām. Nu tā, ka tu vienkārši tev pabarot ar brokas pusdienas, launas vakariņas. Cik gadiem mācījies šeit? Līdz 12, no 1. līdz 4. klasē. Bet es tā, kad es nepabeidzu tehnikumu, es atnācu šeit un atkal mācījos vakarskolā šeit. Sāku šeit mācīties un vakarskolu beidzu tur Siguldas centrā. Viņi vienmēr tik labi izskatījās? Nebija sliktā stadijā. Protams, viņam bija tā kā tā vecās mājas. Hruščenes, ja? Kaut kas līdzīgs. Jā. Tāda ķieģeļa. Tagad jau jo tagad tā jau nav internāta skola. Viņa ir tagad tāda diezgan šika skola. Un tās kopmītes bija normāls, nebija tur pusaki? Nē, šī bija tāda, es teiktu, labi Kojās, tā, kad es sāku dzīvot Kojās Priepļos, tur bija daudz trakāk. Un tur bija pruslik, tur bija žurkas un peles. Bet te viss bija kārtībā. Mēs varam apiet tās parādīšu vietu, kur mēs apzagām skolas kafejnīcu. Tas bija. Tā pirmā atmiņa, kas tad nāk prātā šeit, ja? Jā, kautiņi visādi. Cēsīs mums bija speciāla vieta, saucās aiz malkām. Tad esam aiz mūriem, tad bija aiz malkām. Jā, mums bija, tā kā problēmas vakarā aiz malkām. Jā. Šeit mēs ar visur kāvāmies, ar pārstrāju arī gājām tur uz mežiņu. Tā izstāst, ka pirmās cigaretes varētu būt un tādas lietas. Jā, mēs gājām tur. Agrāk viņi par Visbiju sauca. Kad es gāju 1. klasē, 1. un 2. klasē mūs sūtīja meitenes 9. klasnieces, 8. 9. klasnieces ar zīmītēm, kur bija rakstīts mamma, tā kā nosūta pārdaliet manam bērnam cigaretes un ar zīmīti. Mēs gājām, devām zīmītes. Jā, visu laiku agrāk nebija tās. Tā, reku skaties, kā ir. Šeit bija ēdnīca, tur no otras puses. Un tad tur bija ēdnīca, arī bija kafejnīca. Un šeit, kur tie dēļi apakšā, tur bija tādi tā kā metāla vāki. Parasti, tā kā brauc sūknēt ārā kanalizāciju, tad tur parasti cēl tos vākus un sūknēja ārā. Bet šeit bija vairāki tādi, un es ar vienu draugu Arti, šautos Artim. Kaut ko ložņājām, un tad mēs vajag pacelt vienu vāku, paskatīties sūdas vai kaut kā tādu. Mēs pacējām, tur bedri. Tā kā tur nav sūdi. Mēs vajag nobielīdīsim iekšā, mēs ielienam, tur bija kači gārka. Iegājām iekšā, un tur sanāca, ka tur varēja iziet tādā tā kā koridorītī, kas ved uz kafejnīcu. Un tur durvis bija vaļā. Mēs iegājām iekšā, mēs esam kafejnīcā. Tas bija vakarā ap kaut kādiem 6. Man tā šeit. Mēs aizjām, ko darām, aizjām kaut kāds šokolādīs un košanas. Mēs nočiepjam, tur pasākāmies, zin kā stresi. Izrāpjamies ārā, skatāmies, vai kāds neredz. Tur augšā ir sporta zāle. Parasti tur arī sportisti bieži vien, kad trenējas, viņš tad pienāca pie logiem, mums nācās sērties, un tur mēs aizmukām un tur mežā ēdām. Un tad es kā brālim pastāstīju, un brālis teica, jau aptīram piekdienu. Mēs jau, es teiktu, parasti jau esādi stulbības darīju, bet es jau, varētu, jā. Mums bija mugursomas, kur bija grāmatas iekšā mācības, un tad mēs gājām tur, gulējām no 2 līdz 5 vai 6 vakarā. Mēs visas mācības izmetām vienkārši graviņā ārā. Tur bija kaut kāda strojka arī, tad tāda maza mājiņa, un tur bija lauznes. Un mēs ar to lauzni tur vicinājāmies, beigas smags bija atceros. Un tad mēs viņu turpat nometām un nācām šeit. Šeit bija pavārītai mašīna pēdējā, kura palika viņai. Meita gāja 1 klasi augstāk. Meita es neatceros, bet tai meitenēs vienreiz arī bots nozaga. Un staigāja pa skolu, viņai bija tāds spilgts zaļas bots, bet tas ir izstāsts. Mēs redzējām, ka viņas aizbrauca. Mēs ar brāli tukšām mugursomām nākam, ceļam augšā, ielienam iekšā. Uzējam augšā, visi ir kruti, tās durvis ir aizslēgtas.
Mēs bācam, mēģinām tur kaut ko ķimerēt nesanāk. Lienam atpakaļ brālis, tā saka, pagaidzi šeit, viņš aiziet pakaļ Lomikam. Un tam lauzim atpakaļ, un mēs, es neatceros cik ilgi, bet mēs ilgi visur pie eņģiem tur mēģinājām dabūt vaļā, kur tās slēdzene. Jo mēs sitām tās durvis, un es jau biju, atceros jau tās samocīs noguris, un tad vienkārši vienā brīdī es dzirdu tās bams. Brālis vienkārši izgāzis tās durvis, viņš tā kā ceļās augšā. Mēs bijām nomocījuši tās eņģis, kā ar eņģiem tā kā izkritās durvis. Un tad bija vienkārši, es atceros tā kā filmās tev parādās kaut kas tā kā no flashbanga. Tad mēs skrējām vienkārši visu metām somās iekšā, piegājām pie kasas aparātu, spaidījām pogas, mēģinājām dabūt vaļā. Nedabūjām, jā. Un tad Tev bija sanāca 4. klasē, cik gadu tev bija? Nē, tā bija 2. klase vispār. 2. Jā. Ja ne pat pirmā vai 2. klase tā bija. Kā varēja kaut kā tādu izdomāt, vispār būt spēkam? Labi, pēc jau tā. Nē, brālis man gāja, brālis bija 2 gadus vecāks, bet brālis man visu laiku ir bijis sīks. Tad beigās jau pieķēra, ja? Pieķēra, jo es pateicu savam draugam Artim, Šautos Artim. Un kādas bija problēmas? Bija policija atbrauca. Jā, policija atbrauca. Tagad ir mazliet sajauks, es neatceros, tā bija pirmā reize, jo otro reizi atkal kāds apzaga. Un otrajā reizē mani tā kā iefreimoja, bet otro reizi taču neapzagu. Bet man tur, tiešām tur bija spīdzināšana, man tur spīdzināties, es zinu, ka tu zāgi, pasaki, ka tu zāgi. Kā tu jūs tur spīdzināja? Tā. Verbāli? Verbāli, jā, emocionāli. Beigās jau uzzināja, kas tur, mēs uzzinājām, kas tur nozaga, apzaga, Šautos brāļiem, neteikšu kuriem, kas apzaga. Bet mēs kā brāļi otro reizi neapzagām, bet mani iefreimoja policists un atceros. Un pēc tam nesaprotu, vai brāli arī paņēma līdzi, bet mani toču aizveda uz iecirkni, parādīja, kur es gulēšu, kur to karcerīti, kur es palikšu, noņēma pirkstu nospiedumus man sīkam un plaukstu nospiedumus. Parasti filmās es biju redzējis, ka pirkstu nospiedumus noņem, bet arī plaukstu noņem. Izrādās tā kā, jā. Tu jau bija laicīgi reģistrā. Jā, brāļi, bandīšu brāļi. Tā bija, jā. Šis ir tās stāsts, jā, kur man mazliet neērti stāstīt, bet mums bija, lielākie bulī, mums bija tie sportisti, kas tur tā kā bobslēja gāja. Viņi arī parasti bija no situētākām ģimenēm. Viņiem bija sporta skolotājs, tāds foršs čalis, tas baigās vecs bija, un viņš bija tā kā viņiem audzinātājs. Un viņi tecināja bērzu sūs šeit kaut kur. Es neatceros, kur tieši, bet mēs ar to čomu uzgājām. Mēs vēl padzeramies un domājam, tā bija drauga ideja, doj samīžam iekšā viņiem. Mēs, davai! Mēs vienkārši sačurājam visās burkās, tā kā, lai atrietos viņiem. Un tad draugs saka, davai, pa lielam. Es saku, nē, man nevajag, es nē. Viņš stāvi sardzēs, labi. Es aizskrēju kaut kur šeit bija, un es tā kā stāvu uz ceļu skatos, un tad draugs ir kaut ko smējās, Un es redzu, nāk sportisti. Viņš tā sauc tā kā draugi tā čūks, viņš tur kaut ko nāk, un tie sportisti, ko tur dari? Un viņi redz, ka tas draugs nāk. Un viņi tā pieskrien mani, saķer to draugu, Draugs rītīgi sāk raudāt, pītur zemē vārtās. Viņš saka, ejam skatīties. Jūs kā mūsu sulas esat zaguši. Es saku, es neko nedarīju. Tas draugs ir rītīgi tā kā degoši, vienkārši vārtās pa zemi. Nē. Un tad, viņi tā kā mani palaiž, un tur nāk arī tas pats sporta skolotājs. Un tad, viņi saprot to, ka kaut kādas sūdas, burtiski tas draugs ir sastrādājis. Un tad viņi tā kā visi uzmetās uz viņu, un es noeju nosāku, un tas sporta skolotājs atnāk, davai ejam skatīties. Un es jau sāku, iet uz to pusi, un es tikai dzirdu, dzer. Te bija tāds. Šautos savam džekam, bet tas džeks nebija labs draugs, viņš bija sničs, viņš bija stupičs, saka, tas kā viss nāk atpakaļ tā ar karmu. Šī bija tā māja, pirmā māja, kur es atceros, kurā mēs dzīvojām. Tagad jau viņa ir atjaunota. Agrāk mums bija pusizgāsta sēta, un tas šeit gar to sētu, tas malu bija milzīgs miskas kalns. Jo mēs vienkārši vienā brīdī ģimene saprata, ka pārāk dārgi sanāk maksāt par miskas izvešanu. Un tad mums krājās tās miskas kalns. Ziemā bija forši, varēja šilgt ar ragaviņām lejā. Ar plēvēm mēs ragaviņām. Vasarā gan kaimiņi bija baigi dusmīgie. Jā, tāds bija. Bet nebija baigās smaka visu laiku? Bija. No sākuma mums bija dzīvoklis, 2 stabu dzīvoklis otrajā stāvā. Man likās visu māju? Pēc tam viņa bija mums visu māju. Bet jau bija tā. Un šeit dzīvoja, kur dzērāja visu laiku. Un augšā bija tantiņa dzīvoja, kur ir tas tā kā izvirzījums. Tur bija viena istabiņa. Un apakšā bija 2 dzīvokļi, kur arī dzīvoja tā kā dzērāja. Un ik pa laikam kāds nomira, viens nomira. Un tad
Es nezinu, kāds notika, bet mēs ievācāmies arī tur. Nu, bez tam tur nomirt, mēs arī ievācāmies tur un beigās jau mēs visā mājā dzīvojam. Tā pa lielam, man liekas, tu visu vienkārši nepirkāt. Gan jau tur bija tā, ka tukši dzīvokļi un tad... Pirkt mēs taču nepirkām. Tad tā kā es esmu dzirdējis, tā laukās arī dara. Tukši dzīvokļus kaut kas ievācas vienkārši iekšā un, ja neviens neapsaimnieko, tad dzīvo vienkārši tāpatās. Jā. Bet elektrība jums bija? Bija, bet bija reizes, kad arī viņa nebija. Nu, tā kā, kad kaut ko nesamaksāja ilgāku periodu, tad viņa atslēdz. Un es atceros, vienreiz arī bija tā, ka mēs spēlējāmies, šeit bija. Mums šeit draugi dzīvoja, tur tālāk dzīvoja draugi. Un draugi viņiem šeit bija tāda smilšu kaudze izbērta. Un mēs tur bieži vien tā kā tusējāmies, un es atceros, vienreiz izskrēju, tur ritīgi laimīgs, man tur bija māsa. Un es tā bija vai nebija, es neatceros, bet tā zinu, ka brālis bija, un es izskrēju ārā, un tur ritīgi priecīgs. Un es saku, mums ir elektrība, mums ir elektrība. Un kā viņa tā, ko, cipa? Un tad māsa man tā teica, kāpēc tu tos teici skaļi? Nu, tā kā ar domu, ka citiem nav jāzina, ka mums nebija elektrība mājās. Mums bija, onkulis šeit, viņš bija atnācis, viņš arī dzīvoja, un onkulis ritīgi buhāja. Un tad viņš buhāja līdz tādai, nu, tā kā piedzērās līdz tādai stadijai, ka viņš ar cirvi nāca, un, nu, tā kā tur vairāk tur zomīti. Tad atceros, zomīti mums skapī slēpa vienreiz, un viņš ar cirvi gāza durvis ārā. Un es atceros, nu, tur ir tās vecās koka durvis, kuras ir tā kā pildiņi, vai ne, tur iekšā. Vienkārši kā cirvis ar līdu ārā. Bet ar onkuli visu laiku bija tā, ka viņš ritīgi sabiedēja. Nu, viņš šeit tad varbūt arī fiziski nodarīja pāri ommai. Bet mums viņš tā, tikai tā, ka mēs kaut kādu sūdzu bijām izdarījuši, tad viņš ritīgi par rīku mums sadeva. Šeit arī bija interesanti tas, ka tur, kur tagad ir Elvīts, tur bija tāds veikals puse. Mēs ar brāli arī to apzagām, un tad mūs ar policijas mašīnu atveda šeit. Tur visi kaimiņi bija izgājuši ārā, skatījās, un tad ommītē bija tāds baigais kauns. Tagad mēs esam Rožielā. Te jau tu biji vecāks? Nē, arī šeit bija, vecāks, kad 10 gadi. Un tas šeit, jā, 10, 11 gadi šeit man taču jau bija. Jo no šejienes mani paņēma un uz CESU sanatorijas internāta skolu aizsūtīja. Un te ir māja viena, kur man brālis vasaru katru dienu no 8 līdz kaut kādiem 5 strādāja par 2 vatiem. Arī dienā man tā šeit viņam 2 lapas, varbūt pat mazāk maksāja. Viņš ar raka, aku un visu, tā kā, riktīgi malca. 2 lapas dienā? Jā. Mēs krājām pudeles, Omī, tā kā, kolekcionēja pudeles. Un te, kur ir Beta, tāds veikals, tāds, un tur bija taras punkts, kur tu varēja nodot pudeles. Viena pudele toreiz maksāja man šeit 2 centīmi par vienu pudeli. Un parasti, te, kad tu piekrāmēji tos ratiņus pilnus, bija kaut 5 lati ar kaut ko. Bija tik daudz pudeles, lai tur būtu 5. Tad jau jauniem cilvēkiem tas ir daudz. Nē, tas bija mums dzīvošanai. Tas nebija. Kas bija tā pārtika, kas visbiežāk bija? Garšīgākais, ko es taču atceros, bija. Tad, kad Omīte nopirka vēl kartupeļus, sagriez kartupeļu ar roltonu, vienkārši lielā katlā sabārīt, samesti roltonu ar kartupeļiem un burkāniem piegrieztiem. Zupa, jā. Tas bija ritīgi garšīgi. Vispretīgākais, visnegaršīgākais, un kas bija standarts bērnības ēdienas, bija kaut kāds sautējums kāpos uz zupu. Viss ar kāposiem. Tāpēc es neko no kāpos nevaru iest. Vienkārši pretīgi man vēmies nāk. Un onkulis, viņš iznāca no cietuma. Par ko viņš bija cietumā? Es nezinu, es neatceros. Bet viņš iznāca no cietuma, es nezinu, kas viņam bija noticis vai kas bija iesāsījis, bet viņš domāja, ka viņš ir baigi labais pavārs. Vispretīgākie ēdieni, ko es dzīvē mēdzu, bija tas, ko onkulis meistaroja. Un viņam bieži vien bija tā, es atceros, bija sautējums. Neviens to sautējumu, neviens grūtiņi ies, jo tur pilns ar lauru lapām un tur drausmīgi tur viss ir. Un tad, ja viņš kaut 3 dienas stāvēja, tad jau 4. dienā tev bija kāpos zupa. Viņš vienkārši lēja ūdeni klāt un ar rīsiem arī tas pats, tur kaut kāds plovu uztaisa, pēc tam lai ūdeni un taisa zupu no tā sūda. Vienreiz sanāca tāda situācija, ka bija 18. novembris 5. klase. Manā klasē gāja arī viens ļoti, arī nabadzīgs puika, Jānis. Šaudots Jānītim. Tagad Jānim viss kārtībā. Jānis tāpat kā esmu, ir izsities. Un sociālie nepaziņoja ne Jāņa vecākiem, ne kā mūsu vadiniekiem, ka tajā 18. novembrī bērns ir jāsvāc no skolas. Mēs ar Jānī tur palikām. Un skola aiztaisīja cietu un bija tieši tajā gadā bija sniegs, bija augsts. Un mēs palikām Cēsīs un skola ir cieta, mēs nezinām, kur iet. Mēs par nakti strojkā palikām. Tur pilnīgākā strojka. Atceros, tik ļoti sala, ka mēs kājas likām maisiņā un sajām maisiņus ciet. Un tad mēs nākamajā dienā no rīta pamodāmies, gājām pa sliedēm. Mēs visu dienu gājām un tikām no Cēsīm līdz Melturiem tikai.
vakarā iekāpām vilcienā, jo mēs gājām kaut kādu melturu to staciju. Un tad bija pensionāri pārējais teica, lai mēs kāpjam vilcienā. Jo tas vilciens tieši brauc uz Siguldā. Mēs domājām, ka viņi nopirks biļetes mums. Viņi nenopirka. Viņi teica, apsēdieties šeit. Viņi aizgāja kontrolierei pateica, ka tur policija vajag izsaukt. Ka mēs kā tur staigājām, jā. Tad kontrolieri atnāca, tur runāja, tur Jānis sāk raudāt. Un tā kā, mēs ar uztraucos. Viņi teica, mūs ar Siguldā sagaidīs policija. Un tad tā kā mēs izkāpjam ārā un mēs sākām skriet uz šejienu. Kā Jānis, zini kā, sīk stulbi. 12 gadi mums tad bija. Ienācām šeit un es teicu, Jānītim, davai pasēdi šeit. Es aiziešu, kā segas vēl dabūšu, bija augsts. Un es ēdienu tev kaut kādu atnesīšu. Es ienācu iekšā un pirmais, ko Omīte prasīja, kur ir tas otrs puika, kur ir tas otrs puika. Es domāju, ka Omīte bļaus. Es nezinu, viņa tā saka, kur viņš ir, viņš ir tur. Viņa teica, lai sauc iekšā, un tad Omīte tur mums atceros sasadze. Tajā dienā es atceros, mums bija tosters kaut kā mājās uzradies. Un tajā vakarā Omīte mums uztaisīja rupmaizi, cīsiņš pārgriezts uz pusēm, kečups virs un tosters maizīs. Tas jau pēc Amerikas standarts. Jā, tas bija, es domāju, tik garšīgi. Un es atceros to lepnumu iekšā, tā kā Jānis ēda, kur es redz, kā mēs dzīvojam krūti. Tas jau vopīgi bija baigais mums žaķņiks apkārt. Bet jā, un tad bija tā, ka un kas ir ironiski, toreiz maksājam, nezinu, kā es atceros, bet no Siguldas uz Cēsīm vilciens maksāja 60 centīmus biļeti. No Rīgas, nezinu, cik, tā kā no Siguldas uz Rīgu, zem Lata noteikti. Un mums nebija lats, ko iedot Jānītim, lai viņš aizbrauc uz Rīgu, un Jānīša mammai nebija nauda, lai viņa atbraukt ar vilcienu pakaļ Jānītim un aizvest viņu uz mājām. Un es neatceros, kā mēs kaut kāds ar kaimiņu vai ko tur sazvanījāmies ar Jānīša mammu, tā kā, es pat neatceros kā, un tad vienkārši, ka Jānis paliek pie mums, un tad mēs dabūsim naudu, un pēc tā 18. novembra brīvlaika brauksim, uz Cēsīm atpakaļ brauksim, un tā Jānīša mamma kaut kā tur atdust uz Latu. Vienkārši tā bija. Un tad mums bija, tad mēs atceros vienu vakaru sēdējām. Omīte gāja tā kā vakara rutīnās, pastaigās. Un tad bija onkulis ienāca iekšā. Atceros, mēs bijām izklājuši gultu. Tā kā segus grīdas, es, brālis Jānis, mēs tā kā skatījāmies teļuku. Mums tur bija teļuks. Un gāja, nezinu, vai tā kā atskaties, bet es tagad atceros, bija tā komēdija, parodija komēdija par lidmašīnu. Kaut kāda, ritīgi rēcīgi ierakstiet komentārā tie, kas ir. Tā kā mēs skatījāmies, smējāmies, un nāca onkulis iekšā, viņš ir ritīgi piedzēries. Un viņš tur bļaustās, tā kā nāk iekšā, un tur saka, mutes aizriet un tā. Un mēs tur klusi no sākuma, tad viņš iziet ārā, viņš atkal ienāk, un tur ritīgi sāk tā kā bļaut. Viņš iet pie televizora, rauj ārā vadus. Un tā kā grib bļaut ārā vadus, mans brālis piecās, viņu tā kā paķer. Un to met. Brālim tad bija 14 gadi. Brālis jau bija. Viņš kā lidoja, mums bija tāds mūrīts. Spēks viņam bija 14 gadu. Man brālis. Tā kā tur viņš māca, viņam bija, nezinu, 11, 12 gadi. Viņš ir māca šautās Miķelītim. Miķelīts bija reāli spēcīgs čalis. Jā, viņš viņš jau aizmet, un tas onkulis atstās ar galvu pret mūrīti un nokrita. Un tur bija vienkārši tāda tumši sarkana asins pēļķis, atceros. Jānis sāk raudāt, tad mēs saucam Jānis, viss kārtībā. Dienas rutīna. Jā, mēs ieslēdzām skaļāk, vienkārši skatījāmies. Un es tikai ik pa laikam pagriezu galvu, pasies, viņš tā kā dzīvs vai nē, un es Miķelītim teicu, nosteņi, Miķels, pohuj. Mēs skatījāmies, un tad, kas ir ēsīgs, mēs vienkārši dzirdam, viņš sāk krākt. Onkulis izdrubīts, un tas, kā viņš pamosās, ir krācot. Viņš sāk krākt, un tad pieceļās, viss asinīs un aiziet prom. Pēc tam mēs aizgājām gulēt, tur tā Omīte atnāca, un tur, tur, tā kā, kas tur notika, mēs tur, koļi atnāca, sasita galvu, nokrita, sasita galvu un tā. Kas bija interesanti, visā interesantāk bija tas, ka viņš nākamajā dienā, jo man visu laiku likās, viņš pamodīsies nākamajā dienā, un mums būs nepatikšanas. Bet viņš katru dienu pamodās, nākamajā dienā nobintēts, tur Omīte bija aptiklējis viņu, it kā nekas nebūtu noticis. Omīte neteica, ka nevajag koļu aiztikt vai... Nē, bija tāda rutīna. Īsumā tā jau bija tāda rutīna, jo vienkārši mums jau arī bija tā, ka atceros, mēs ar brāli gulējām, tur istabā bija 2 divāni, un tad mēs ar brāli gulējām tajā vienā divānā. Un tad, kad mēs bijām palūkši, vienkārši katru nakti viņš nāca iekšā, slēdza gaismu un sēdēja un lamājās un bļāva un tur uz mums tā kā mūsu aprunāja un tā. Un vienkārši tas vienkārši vienā brīdī, un Omīte arī to pacieta. Pēc tam Omīte bija, viņš nāca nevis mums, bet Omītei virsū un tur rītīgi lamājās un tur raustīja un visās tādas lietas. Tā jau bija tāda tā kā norma, tā kā drills, ka tu zini. Šonakt būs razjebs atkal būs kaut kāds. Tad koļu fiziski nebija baigi spēcīgs? Nē, viņš nebija spēcīgs. Viņš bija garš. Viņam bija līdz šejienai metamais. To visu kaimiņu man tā šeit bija redzējuši. Jo viņš bija pliks visu laiku. Viņš praktiski katru vakaru pliks bija uz tās ielas. Iznāca ārā, kaut ko bļaustījās. Viņš bija tāds, bet jā, mums paveicās, ka viņš nebija tāds fiziski spēcīgs. Viņš bija,
Kādam šeit ko Oma saredzēja koļā, kas bija tāds, kāpēc viņi nevarēja palaist viņu? Nu, tas ir tas teiciens, ka, ja tu lutinās savus bērnus, tu dabūsi audzināt savus mazbērnus, bet ja tu audzinās savus bērnus, varēsi lutināt savus mazbērnus. Vienkārši viņa tā mīlestība pret viņu bija tāda. Jo neskaitāms reizes, cik tu, piemēram, lai kā viņš nedarītu pāri, ar cirvi būtu uzbrucis un visādas tādas lietas nebūtu darījis, un policija, ja ir izsaukta, Omīte vienmēr ir aizstāvējis viņu. Bija arī, man bija arī otrs onkulis, Igors, kas bija tās mans elks bērnībā viņš bija. Un pāris reizes arī bija, piemēram, tur otrā mājā, kad bija tās situācijas, kad viņš arī tur dienas laikā vienkārši piedzēries, un viņš arī Omīte gultā, un viņš viņu tā kā tur grib sist, un visu kaut ko, vienkārši vardarbība sākās, un es ar sēžu raudāju, ienāk vienkārši onkulis, un vairākas reizes tā ir bijis. Otrs onkulis vienkārši ienāk. Un viņš citri dzīvoja, viņš vienmēr viņu paņēma, vienkārši sadauza viņu. Un es atceros to vienu skatu, kas stāv tur, sarāvies ar stūrī, un onkulis Igors jau koļa tur atkal sāc tur ārdīties. Un tieši Igors atnāk, viņš viņu sadauza, noliek zemē un tur zābaku uz galvas un saka atvainojies mammai. Jo viņi abi bija Omīte bērni. Un tur koļa saka, mammu, raud. Un man Omīte uzreiz Igoru nogrūž un koļņiem tā. Un tur kaut kas psiholoģiski, nezinu, kaut kāds neizniesāts bērns huizinis, nezinu. Bet tas bija tās, ka viņa ļāva visu laiku to darīt un uzturēja to. Dara mīlestība. Bet viņai arī pret mums bija, es uzskatu, pret mani paši bija tā mīlestība. Tu varbūt atceries kaut ko no tādas pozitīvas, no kaut kas labs ir bijis arī? Jā, viņš piedzērās, nevis nelīdz kliņķim, ka viņš kļūst par idiotu, bet tas pirmais puslītrs, viņš bija tāds, nāc to mācīšu kauties. Un tad visa bērnība, ko es atceros, kad mēs bijām mājās, un viņš bija iemauca, bija vēl tas normāls stāvoklis, viņš visu laiku mācīja man kauties. Un viņš man bija tēva figūra, kurš atceros bija filmas ar Bruce Lee, Jackie Chanu, viņš man iepazīstināja. Jean-Claude Van Damme, mēs vienkārši visu laiku skatījāmies, un tur bija Capoeiro tāda filma, viņš man iemācīja riteņtiņu mētāt, un visāds, man patīk cīņas sports, ļoti patīk, un tas man arī dzīvē ir palīdzējis izsist savu vietu. Tu atceries viņu skaidrā varbūt kādreiz? Jā. Viņš bija skaidrā pāris, 4 stundas dienā viņš bija skaidrā. Viena no skaistākajām atmiņām šeit, tu man prasīja tur labu atmiņu, bet šeit ir skaistākā atmiņa. Es pamosos no rīta augsts, nereāli augsts ir. Un Omīte ir uzvārījusi tēju, un es pieceļos gultā, un tur stāv kaut kādas, 4 vai 5 kūkas. Viņas ir saspiestas, tur ne visas ir pilnas un tādas, bet uz zemes stāv vienkārši kūkas, tortes, un es wow! Un tur bija tāda torta, kas vairāk nav, un es viņu ēdu, viņa bija ar karameli un tā, kārumniece saucās. Un viņas vairāk nav, ir cieliviņa, tur bija cieliviņa, es atceros, bet tur bija kārumniece. Kur jūs tādas dabūja? Omīte dabūja viņas. Omīte bija darīt to, kas jādara, lai pabrot mūs, un tā bija tāda atmiņa. Tā jau nav, to Omei laikam galbaigi pareizi bija. Omei bija pareizi, jā. Jo tas jau nav tikai iztikai, tas jau ir tāds zēdienu vēl ķirsīts uzlikt. Who the fuck you think you talking to? You must think I'm the man. I can see right through the teeth, you trying to ruin the plan. All you mean mugging motherfuckers don't understand. I can't make it any clearer, y'all ain't standing a chance. Šādu stāstu Latvijā ir daudz, bet reti kurš tos parāda pareizi. Tāpēc mēs, Rock Media, taisam šādu saturu. Nevis vienkārši filmējam, bet uztaisam tā, lai cilvēki skatās. Un paliek podkasti, blogi, reklāmas. Formāts nav svarīgs. Svarīgi, lai tas ir līmenī. Ja tu gribi šādu kvalitāti savam projektam, uzraksti man. Tā vasara, kad šeit nodzīvoju, man nebija kurpes. Un es ar basām kājām visu laiku staigāju. Un atceros, mutere bija bijusi ogās. Viņa kunde bija tur daudz dzīvokļu mājas, ir 2 laikam vai 3. Un tad viņa teica, ka santehniķis vai elektriķis, tā kāds vīrietis ir. Un vienreiz mēs šajā mājā dzīvojām, un tur Džeks viens makšķerēja. Es tur gāju garām, viņš man tur uzrunāja, viņš 2 gadus laikam vecāks par mani bija. Un es iedraudzējos ar viņu, viņš man paprasīja, kāpēc es ar kurpēm nestaigāju. Es saku, man nepatīk, man patīk ar basām kājām, man ir daudz kurpes mājās. Visi tie, viņš tā, kāds tev izmērs, es tev kaut kāds varu atdot. Viņš jau laikam juta to, kas melēja. Man bija kauns atzīst, nē, man tiešām ir tik daudz jauns labāks nekā tev. Viņš tā, ok. Un tad mēs gājām tās ogas pārdot. Nē, es viens laikam gāju pat nevis ar brāli. Un es piekovēju pie tām durvīm, neatceros, kāds numurs bija, atvērtas čalis. Es bļā.
Es saku, šeit dzīvo, nu tā kā, ja jums sens bija elektriķis, tad teicu, šeit dzīvo santehniķis. Viņš saka, ne, mums ir elektriķis. Tā, tad sajaus, labi, čau. Aizgāju prom. Jo bija tāds kauns. Tā kā, bija pat nevis kauns, bet lepnums. Tā bija tā stulbākā lieta manā ģimenē, kas bija ieaudzināta. Tas, ka mums nekā nebija, bijām pārāk lepni pieņemt palīdzību no kāda cita. Atceros, ka man bērnība arī gan tajā internātā, nu tā kā tajā pirmajā internātā skolā, bieži vien kaut kāda audzinātāji gribēja palīdzēt, arī tur kafejnīcas darbinieces, man tur kaut kādu būciņu tur tā kā, nu, iedeva. Tā kā salīdzinoši bieži es jūtu no vecākām tantēm, ka viņas, nu, kā viņām žēl manis palika. Bet es nekad neteicu paldies. Un es zināju to, ka man vajadzētu pateikt paldies, bet man likās, ja es pateikšu paldies, tad man vairāk nepalīdzēs arī kaut kas samīdīs. Nu, tad baigas stulbā domāšana. Un tad tur bija tāda forša mūzikas skolotāja. Pie viņas varēja mācīties spēlēt klavierus. Nu, viņa bija tā kā klavieru skolotāja. Un man ļoti patīk spēlēt klavierus. Atceros, tā kā šeit, tā kā, nu, staigājos viens, es arī domāju, ka izstājos, ka es spēlēju klavierus. Un mums nekas nebija jāmaksā. Viņa bija ļoti mīļa un tā. Un vienreiz es spēlēju klavierus, un viņa tā kā izgāja, nu, kā uz slotu, laikam aizgāja vai ko. Es uzreiz pie somiņas izvilku ārā 10 latus, paslēpu zeķēķi. Un tā ir laikam tāda lieta, par kuru man tā mazliet, nu, tā kā kauns un, nu, tā kā gribētu kaut kā. Vienīgā lieta, ko bērnībā gribētu izmainīt, būtu tā, kas arī, nu, man likās, ka, jo es atceros, kāpēc tā ir zagu, jo man likās, man nebūs cita iespēja, tā kā, kamēr viņa uzskata, ka esmu normāls, nu, tā kā, kamēr viņa labi pret mani izturās, man jāsavāc visu, ko es varu savākt. Nu, tāda stulba lieta bija. Mēs dzīvojam šajā mājā, bet mums bija tikai 3x4 metru istabiņa. Cik jūs dzīvojat tajā 3x4 istabiņā? Mēs trīs, nu, teorētiski mēs trīs, mamma, māte un viņai tā brīža draugs, 5. Un mums bija tā, tu ieeji iekšā, šeit bija gulta, šeit pa kreisi bija skapis un tur bija galds. Un tad bija tā, ka, piemēram, bet māsa tur ļoti reti, kad palika par nakti. Bet bija tā, ja, piemēram, tur palika par nakti, tad māsa, tā kā, tur bija mamma, Jānis, tā kā Patevs. Es viņu saucu par Patevu, viņš bija ļoti foršs čels. Tā kā Patevs, māte, Oksana gulēja, laikam, šitā vai kaiglī. Un tad mēs ar bračku viens šitā gulējām, otrs šitā pie gultas gulējām. Tāpēc, ka tur nebija vairāk vietas. Un tur bija tāda maza krāsniņa, ko ziemā tur paši uztaisīja, ka tur truba iziet ārā. Cik gadu tu bija? Šeit man bija arī 10, 11 gadu. Es šeit paralēli dzīvoju un Rožielā. Vienkārši šo dzīvokli mums sociālais dienas piešķīra šajā mājā. Tā kā daudzbērnu ģimenei trūcīgai. Tagad pie māsas, nu māsa mani pie sevis paņēma, tur jau bija cits līmenis. Tur bija māsa man ir ļoti pedantiska. Tā kā visu laiku arī bija jābūt kārtībā visam, tur visu laiku bija jāmazgājās. Nedod Dievs, es tur atnācu tā kā no kurps, man tur kājas oda, ja. Tā kā māsa uzreizēs, hei, mazgājies, nu tāda bija. Tad man māsas vīrs, tā kā, nu viņš arī pats spēlēja, bet viņš tā kā nopirka PlayStation 2. Un es vienkārši visu dienu rambāju kompi. Un tā bija tāda, nu, izbēgšana vismaz. Un tad burtiski vienīgais brīdis, kad es gāju ārā, izkast iznesu arī uz veikalu, tā kā kaut kas bija jānopērk. Bet es vienkārši visu dienu sēdēju spēlēju kompi. Un tā bija man tā kā līdz tam brīdim labākā dzīve, kāda man jebkad ir bijusi. Kā šis paplis bija tā, ka tu tikko minēji man? Jā, te ir. Ja tu iepazīsies ar meiteni un tu gribi zināt, vai viņa ir īstā, tu viņu atved uz Krimūdu, apved šo apli ap Krimūdas pilsdurpām, un ja meitene sāk čīkstēt, ka viņai tā, kas šitas viss, vai te nav nekas vairāk, tad zini, ka viņa nav domāt tev, viņa ir domāt ielām. Bet ja meitene saka, wow, te gan skaisti, tad tā forši tāda enerģija vai ne tāda, tad saprot, viņa ir īstā. Var uzreiz ar Siguldas to pili braukt, sarakstīties. Kāpēc tu sanāc, tu bieži pie omas ilgāk dzīvot nekā pie mammas? Mammai arī bija alkohola problēmas? Jā. Nu, mums tā bija. Mammai tur alkohola, viņa partneru problēmas bija. Nu, mēs visi jau pārsvarā dzīvojam. Mammai bija tā, ka es omai biju mīlulis, toču, to es zinu. Mammai tad tā kā vistuvākā māsa bija, un tad brālis, nu, tā kā viņam bija visgrūtāk. Man šeit viņam arī bērnībā vismazāk mīlestība bija bijusi, tāpēc viņš bija tās rūdīts. Drosme viņam bija uzreiz, nu, viņš jau bija pats iemācījies pastāvēt par sevi. No visām tām atmiņām, kuras man ir bijušas šeit, man ir bijušas tādas visāpīgākās atmiņas tīri dēļ tās vientulības. Visas tās lietas, kuras tur bija, ja, piemēram, vardarbība, alkohols. Tur visu laiku bija kaut kādi cilvēki blakus. Un tad tev tā, nu, nebija tā vientulība. Jo, ja būtu jāizvēlās bailes vai vientulības, labāk dzīvot bailēs nekā vientulībā. Nu, daudz dzīvots cilvēku bailēs, nekas tāds jau nenotiek. Nu, es tagad lielākoties cilvēks tā dzīvo vientulībā, dēļ visiem gadžetiem vispārējo. Nu, jā, bet redzi, kas tāda, nu, tā kā pa vientulību. Tagad jau, nu, piemēram, es šeit arī pat nevarētu dzīvot tā kā vientulībā, ja man būtu telefons. Tā jau pat nebūtu vientulība.
tik grūti saprast, īstenībā, varbūt nav tik traki, ja tēvs mazliet iedzer, bet vismaz vēl uzmanību nekā tēvs, kurš atnāk mājās un spēj tikai telefons skatās televizoru beigās. Protams. Es domāju, ka mazāks dīrs, ja tu izaugs, ja to tēcis, nezinu, katru piekdienu iedzers, nekā, ja to tēcis nedzers, bet viņš nepievērsīs tev uzmanību. Jo viss, ko tu pēc tam centīsies savā dzīvē dabūt kaut kādu, tā kā šo ten, approval no kāda. Vispār man vienmēr patīk pajautāt, es vienmēr esmu cilvēks, kas baigi atstās mūziku ar visiem saviem laikiem, kas gājis cauri. Varbūt tu atceries savu bērnības mūziku, kas biežāk tik skandināta. Šeit, te, kad es dzīvoju, man tā šķiet labojiet, bet man tā šeit kā Eiropas hīti jau bija, un bija tā dziesma Aiša. To es atceros, kad viņa bija baigais hīts. Aiša dziedātāja, bet tā ir dziesma, ko Nē, bija tā kā, jā, kaut Aiša, na. Bet es neesmu dziedātāja. Jā, pielieciet to dziesmu. Tā dziesma bija. Un viņa vienkārši entās reizes pa dienu skanēja, un mums bija radio, pat tā kā nebija elektrība, bija rāģiņš uz baterijām. Forši atgādināja, jā, jo mūzika gan man bija. Jo es ar to rāģiju, tā kā rāģiju arī pastaigājos, paklausījos. Tā bija. Bet tad, kad mēs tur dzīvojām Pumpurielā, tad bija Ruki Vēra, tad bija tās Eiropa, Bielī rozi, Baltās. Tas ir ballīšu pjankas dziesmas, tā laika. Jā. No tās mums bija, jā. Bet tā nav visu kopumā. Neko tu nenožēlot. Tu būtu gatavs dzīvot vēlreiz tādu dzīvi, ja tā būtu jādzīvo. Es saviem bērniem tādu nekad nenovēlētu. Bet tā... Nē. Laikam atbildi ir nē, es negribēju tā kā. Jo pārāk daudz jau, tā kā... Bet varbūt tu tā nedomāt, ja nebūtu izgājis cauri tam visam, ja tas jau beigās te izveidoja. Protams, jā, tas jau ir 100%, bet tas ir tāpat kā es biju uz Turciju matus transplantēt. Es priecājos par rezultātu, bet vēlreiz es negribu to darīt. Tā kā, ja būtu tā kā, ok, ja tu gribi vēl labāk, es neaicītu. Tās lietas, kuras es pastāstīju, tām es varētu iziet cauri, bet tās lietas, kuras es nepastāstīju, tām es negribētu iet cauri, jā, vairs nekad. Tāda laikam būtu atbilde. Kas bija tev tā veiksmes atslēga vai tā lieta, kas tev palīdzēja tikt cauri visām šīm grūtībām un nepadoties un turpināt tāpat sniegties par saviem mērķiem? Jo tādai bērniem cauri iziet ir diezgan sarežģīti un pārsvarā cilvēki arī paliek tur. Cik stulbi varbūt neskanētu, man nebija nekādas baigās ekspektācijas. Es zinu to, ka daudziem palīdz. Es visu laiku esmu zinājis, ka būšu tas un tas. Visu laiku būšu miljonārs arī. Visu laiku esmu zinājis, ka būšu uzņēmējs, bet man nekad tā nav bijis. Un grāmatas, īstenībā, lai cik banāli tā neklausītos grāmatas, jo tad, kad man nebija varbūt draugi apkārt arī tie cilvēki, kas, vecāki, arī māsa, brālis, kas varētu parādīt to pareizo virzienu, nevis labāku, kā tu tagad dzīvo, bet bišķi pareizāku, bet reāli pareizu virzienu, bez alkohola, bez cigaretēm. Ka tev ir vienkārši jāstrādā līdz brīdim, kad tev ir tie augļi, nevis strādā, līdz nopelni, tad iztērē un tad atkal strādā, lai nopelnītu. Laikam, jā, tas bija grāmatas, un tad ir pirmo grāmatu es izlasīju, ko man uzdāvināja internāta skolā, Vēlu veiksmi, tad es atradu darbu pie Andreja Cēlīša Siguldā, Rožielā. Viņš lasīja daudz grāmatas, viņš konspektēja, viņš tikai ķēpāja tās grāmatas, man liekas, ko tu tā vari darīt. Beigās es arī pamēģināju, es domāju, baigi kruti. Liels paldies viņam īstenībā. Kur tu atradi to ticību sev kaut kādā veidā? Grāmatas jau pirms tam nebija, jo tāpat vīzies priekš bez grāmatām. Jā, bet tas jau ir tā kā, pirms grāmatām, man bija sports, es atradu sportā, tad sāku vairāk sportot. Man visu laiku bija tas, ka pateicoties onklim no bērnības kauties patika, jā, cīņas sports. Un tad jau kaut kādu respektu tu dabūji, un tā kā kāds tevi novērtē, kāds lielāks un stiprāks par tevi novērtē, jo tu viņam bietē var iedot, tad arī tev kāp tas pašvērtējums. Pašvērtējums tev nekā tikai tad, kad tu neko nedari. Kad tu tā kā domā, viņš man var sadot pa muti, tāpēc es viņam tā kā tur došu naudu tur katru nedēļu, lai viņš mani nesik. Un pašvērtējums tev kāp tad, kad tu prasa naudu, tu viņam nedod naudu, jūs izkaujaties vienalga, tu arī zaudē, bet viņš pēc tam tev neprasa naudu, bet viņš respekts, tu runāji pretī. Un tad tev kāpj noteikti pašvērtējums. Ko es ievēroju, tu vienkārši nežēlojies, tu vienkārši mēģināji tikt ārā no tās situācijas. Jo vairums cilvēku pateiks, man bija tāda bērnība, es dzeršu alkoholu un neko nemainīšu. Man tas bija pārāk smagi tev nesaprast, bet tu vienkārši pieņēmi faktu, man tā ir bijis, es gribu savādāk. Man liekas, tas ir tas, kas kaut kādā veidā arī tev virzīs priekšu. Jā, noteikti, jā. Jo podkāstā jau mēs laikam pieskarāmies. Jā, kaut ko bišķi bija. Jā, pirmā motivācija bija tāda, ka nedzīvot to dzīvi, nevis dzīvot labāk, bet vienkārši nedzīvot to dzīvi. Tāpēc arī es nekad neesmu dzēris alkoholu, neesmu tā pastāvīgi neesmu pīpējis. Esmu pamēģinājis pīpēt, bet
Man nav bijis tā, ka es gribu pīpēt, tāpēc, lai būtu kruts situācijas. Es tāpat arī ar pīpēt nebūtu krūtis situācijas, jūs sapratu. Ar alkoholu arī tāpat. Un, ja tev apkārt ir tik daudz piemēri, kāpēc, piemēram, kāds negrib būt, kad redzi, raud, puņķojās un nav ko ēst. Un bijuši, piemēram, esam redzējuši, piedzīvojuši to, ka tur tēju tin, avīzē iekšā mēģina pīpēt. Tikai no tā, ka tik ļoti gribās pīpēt, un ka pirmā nauda, ko tu dabūtu, tur nevis ēdienā iztērē, lai bērns pabarot, bet nopēc cīgas. Tas tā kā traki ir, jā. Nu labi, paldies, bija, man liekas, ritīgi forši. Jā. Un stāsts bija unikāls, tajā pašā laikā laika aizdomāties un novērtēt laiku, kur tu pats esi bijis, vai arī saprast, ka varbūt man bērnībā nebija tik slikti. Ceru, ka tas arī kādam noderēs, un kāds varēs paņemt sev kaut kādu piemēru un arī pamainīt savu domāšanas stilu, saprast, ka tas, kad tev ir iespēja braukt vai ēst, īstenībā ir jānovērtē, jo ne visiem tā varbūt ir. Varbūt pēdējie vārdi, ko gribu pateikt. Ar Rojas kaut ko pieminēt. Rojas, tā reklāma? Varbūt reklāma. Pirmā elites mārketinga aģentūra Latvijā. Strādājam 24/7. Klients mums arī naktī var zvanīt. Nepīpē neviens uzņēmumā, nedzer neviens uzņēmumā. Un kas vēl? Un, ja tu gribi uzfilmēt foršu video, tad Sijā Ropa Mēdija. Tad uzfilmējam gan šo vlogu, visus podkāstus un vēl visiem gandrīz kā Latvijā. Tā kā droši var pieteikties Rojas kā mārketingu un cilvēku, kas safilmēs, un viņš noreklamēs to, ka es safilmēšu. Tā kā tā. Jā, precīzi, jā. Labi, tad savu reklāmu neielikt, jā. Jā, beidzot ir tagad arī man. Un tā, nu labi, tad tiekamies nākamajā podkāstā vlogā.